Čau, čau, čau! Sveicieniņš, sveicieniņš! Šodien mēs runāsim atkal par un ap veselību, jo par to vienmēr ir daudz jautājumi, un cilvēki grib zināt, grib dzirdēt citu pieredzi. Un šodien es uz sarunu esmu aicinājusi Ingrīdu Liepu, brīnišķīgu dāmu, šarmantu, dzīvespriecīgu. Tad, kad mēs vienmēr tiekamies, no viņas staro tāds tik liels pozitīvisms, tik tāds foršs šarms un dzīvesprieks un entuziasms, kad man ļoti gribējās parunāt ar Ingrīdu. Tā. Tūlīt, Ingrīdu, mēģināsim tevi uzreiz pievienot. Tā, kaut kas notiek. Un parunāsim šodien par to, kā atjaunot savu veselību, labsajūtu jebkurā vecumā. Čau, Ingrīdā! Izdevās. Tā, vai tu mani redzi, vai tu mani labi dzirdi? Tev redz un dzird, kaut gan tu esi salūksnē. Varbūt, jā, būs labi. Ir labi, ja? Esmu attālinājusies pietiekoši tālu, ja? Labi, super, tevi arī ļoti labi var redzēt un dzirdēt. Nu ko, parunāsim mazliet par to. Visiem jau šī tēma tiešām ļoti interesē, ja? Jo tagad ir tāds pārējas laiks atkal no ziemas uz pavasari. Visi jau tagad grib tos ziemas kažokus novilt un grib atjaunot to enerģiju, pamosties no tā ziemas miega, kā es saku. Ļoti gribās dzirdēt tavu pieredzi. Kāds ir tas tavs stāsts? Kā tu izmainīji savu to veselību, savu dzīves prieku un foršo dzīves kvalitāti? Nu, tas stāsts jau ir vairākas reizes stāstīts, bet pat cik tu man prasīja, tad stāstīšu vēlreiz, jā. Tātad tas bija 2 gadus atpakaļ, varētu teikt, jā, kad man bija šīs ādas problēmas, jā, uz sejas un uz rokām, jā. Un līdz ar to es sāku meklēt, kā attīrīt savu organismu. Un tā es šeit nonācu, jā. Nonācu projektā, izmainu savu dzīvi 90 dienās, un šī projekta laikā, šis bija garāks projekts, jā, tātad 90 dienas, un 90 dienās es sakārtoju savu organismu, jā. Tātad uzlaboju savu sejas ādas stāvokli, nu, tiku vaļā no šīs ādas problēmas gan uz rokām, gan uz sejas, jā. Un plus tajā laikā man bija arī liekais svars, un arī no liekā svara atbrīvojos. Un tā nu es kļuvu par veselīgu dzīvesveidu piekristēju. Un jau 2 gadus dzīvoju pēc šīs veselības koncepcijas, un plus mīnus zinu, kā tikt galā ar savu ķermeni, kurā brīdī, ko darīt. Man uzreiz precizējošais jautājums, cik kilogramus tev izdevās novest? Nu, tos es 3 mēnešos, protams, nepieveicu, to es varētu teikt gadu laikā, es nometu 16 kilogramus. Ievērojot, varētu teikt, jā, pamainot mazliet dzīvesveidu, protams, un dzerot šo dzīvo sārmaino ūdeni, lietojot dažādus mikro-makroelementus un liekot klāt, protams, kustību. Un arī mainoties tīri, kā saka, ir jāmaina savas, ir jāievieš savā dzīvē šī pozitīvā domāšana, jā, un jāmēģina atbrīvoties no viss negatīvā, kas mums ir apkārt, jā, ar tādu gaišāku skatu uz dzīvi, un tad jau viss notiek. Jā, fantastiski. Vēl lūdzu man interesē, cik ilgi tu mocījies, teiksim, ar šīm tādas problēmām? Nu, ilgi es nemocījos. Parādījās man viņas kaut kad novembrī, un janvārī jau es sāku risināt, jā, un es, protams, sapratu, ka tas ir organismu piesārņojums, un līdz ar to man ir nepieciešams tieši sakārtot organismu, jā, un izvadīt visas toksīnus, jeb šlakvielas, kas tur ir sakrājusies, un es tiešām meklēju organismu attīrīšanu ar vismaigākajām metodēm, un tā es nonācu pie dabas vielām.
šajā kompānijā. Un par šo rezultātu, protams, biju ļoti priecīga, pateicīga savam nutricologam, kas man vadīja šo procesu un iemīlēju šīs firmas produktus, kurus arī joprojām lietoju, un kur ir kvalitatīvi, kā saka, ietekmīgi, iedarbīgi, un tā es dzīvoju. Enerģiskāka esmu kļuvusi. Ja liekais svars mazināt, tad cilvēks pats kļūst enerģiskāks. Varbūt arī manā dzīvē ir ienākuši daudz jauni cilvēki, kas arī dzīvo līdzīgi kā es, un tā es arī tevi iepazinu. Un es domāju, varbūt pastāst arī par savu problēmu. Tev bija līdzīgi, cik es atceros. Jā, par šīm te rokām, par ādas problēmām tiešām mums ir līdzīgi. Tā bija viena no lielākajām problēmām, jā, bet pirmām kārtām man bija tās galvas sāpes, ko es vienmēr stāstīju, kas man tiešām mocīja ļoti, praktiski katru dienu man bija tā, ka man sāpēja galva, vērsot gan pie ārsta, ko tik es tur nedzēru visādas zāles, tādas, kas ātri noņem šo te simptomu, ja, bet cēloni jau tas neizārstēja nekādīgi, ja. Tā es tikai dzēru tās zāles, un tad es vienā brīdī padomāju ārprāts, ja man savos 30, toreiz jau bija 35, 36 gadi, ja man šajos gados jau ir jādzer zāles, ja, medikamenti jālieto, tad kas būs pēc gadiem 10, 20, un es tomēr gribu nodzīvot pilnvērtīgu dzīvi, ja, vēl izaudzināt savus bērnus un auklēt savus mazbērnus un redzēt, kā viņi pieaugst un apprecās un tā. Es domāju, ārprāts, kur tas mani aizvedīs, ja? Un tad es arī saprotu to, ka tradicionālā medicīna, diemžēl, man nevar palīdzēt, ja tieši šo te cēloni atrisināt. Es arī sāku meklēt šo te risinājumu, netradicionālu veidu, ja? Un arī atradu šo te veselības koncepciju, kas man, pilnīgi atvēra acis, saprotot, tie nav tādas pamat lietas, ja, ko būtībā vajadzētu zināt katram cilvēkam, ja, kad mēs esam paši atbildīgi par savu veselību un ka mēs paši varam ikdienā veikt šīs te vienkāršās darbības principā, ja, lai neaizvestu sevi līdz tam stāvoklim, kad jau ir pa vēlu. Un, jā, šīs galvas sāpes, alerģiskās reakcijas uz rokām, tāpat kā tev, trauksmes sajūta, protams, pieslēdzās uzreiz, miega traucējumi, enerģijas līmenis vispār bija man kritisks jau, jā, bija tā, ka jau bija grūti piecelties, negribējās iet uz darbu, no darba atnāc mājās, neko negribās, tikai ielīst gultā un neko nedarīt, jā, bet saproti, ka tev vēl ir tur skola, augstskola, tur visādi bakalaura darbi, vēl toreiz tieši bija jāraksta, ka vajag to enerģiju man, ja? Un kā viņu dabūt, tikai arī ar šīm te dabas vielām un šo te dzīvo ūdeni, ko mēs esam jau iemācījušās pielietot katru dienu. Jā. Es vienkārši gribēju papildināt, klausoties tevī, tad es saprotu, ka katrā gadījumā man laikam tas process nebija tik tālu. Man bija pats sākums, jā, un šeit es gribu pieminēt arī, vai arī ieteikt, ja kāds mūs klausās, jā, kad nevajag tik tālu, ja parādās pirmie simptomi, tad ir jāpieņem kaut kāds lēmums un radikāli arī kaut kas jāmaina. Pašā cilvēkā kaut kas ir jāmaina, jā, jo tikai paļauties uz to, ka mēs smērētu šīs hormonālās smēres, jā, un dzertu kaut kādus tur antidepresants, ja tev ir trauksme, tas vienkārši jau ir jau nākošais etaps, jā, bet ja mēs tos daram tā kā sākumā, un es pat par sevīm priecājos, jā, kad, principā, 3. mēnesī es jau sāku aktīvi pieslēgties tām lietām, jā, jo arī man bija tajā brīdī zināma mērā panika, jā, jo es ļoti baidījos, ka tā psoriāze neattīstās un neaiziet pa visu ķermeni, tad tas vispār būs trakums, jo tas sākums jau bija briesmīgs, ka tu nevar nomazgāt ne trauks, ne lietu, ne vējā iziet ziemā ārā. Tā kā tas ir jāsāk laicīgi vienam. Jā, pilnīgi piekritīšu tev, jo es arī tikai, principā, tagad saprotu to, ka galvas sāpes
nav tikai galvas sapes vienkārši. Ja tie ir tiešām pirmie simptomi, kad ir kaut kas, kas organismam nepatīk, un, diemžēl, viņš nemāk ar mums runāt mūsu cilvēku valodā, viņš runā savā valodā, un viņš caur šiem te simptomiem parāda, hei, man kaut kas nav labi, man kaut kā pietrūks, ja? Vai nu caur galvas sāpēm, vai caur tām pašām elementārām iesnām, vēdera problēmām. Ja? Tas ir jau pirmie simptomi, kas parāda, ka kaut kas ir jāsāk domāt, kaut ko es nepareizi daru savā ikdienā, un tam ir jāpievērš uzmanība. Jo bieži vien man cilvēki arī, teiksim, saka, ai, nu man jau nekas nav, man tikai tur reizēm bišķiņ tur kauli krakšķi, reizēm tur bišķiņ galva iesāpās, enerģijas nav, bet tas jau ir normāli. Ar to jau sadzīvo lielākā daļa cilvēku. Bet nu, tas nav normāli, tas tiešām nav normāli, tie tātad jau tieši šie pirmie simptomi. Man ir jautājums tev tāds, bieži vien ir tā, ka cilvēki ir, nu, pilni, nu, neteiksim, ka visi, ja, bet ļoti daudziem ir šie stereotipi, ja, kad, tātad tas ir tur kaut kas, tur nezinu, tikai burciņas, kaut kas tam līdzīgs, ja. Kā tu pieņēmi šo lēmumu, ka tev šīs dabas vielas ir vajadzīgas? Nu, tātad pirmais etaps, kā visiem jātek, mēs sajūtam to, kad mēs ar tām burciņām, kā tu saki, esam panākuši rezultātu un uzlabojās, tad mēs arī viņām noticam, jā. Un tajās burciņās jau nav nekas cits, kā tiešām dabas vielas, jā. Kvalitatīvas dabas vielas, jā. Un medicīna, kā mēs visi zinām, jau sākās tieši ar ārstniecības augiem, ne jau ar ko citu, jā. Nu, kā parādījās ķīmija, tad jau tikai parādījās ķīmiskās zāles, ja. Un tātad, ja organisms saņem visus mikroelementus, ko mēs šobrīd vairs nevaram tātad saņemt ar pārtiku, arī mūsu pārtika ir izmainījusies. Un man gribās teikt, manā vecumā mana veselība varbūt vēl ir krietni labāka nekā vienam otram jaunietim. Vai ne? Piekritīt? Jā. Jo tā jauka man vēl pietiek manos gados, jā. Bet, nu, to enerģijas arī no jums jaunajiem gūst, protams. Jums ir sava veida zināšanas, jā, kur jūs mums variet palīdzēt ar savām zināšanām. Mums ir atkal kaut kāda sava veida lielāka pieredze dzīves. Un organismam, nu, katrs organisms jau arī noveco. Nekur jau mēs uz šīs planētas mūžīgi nepaliksim, jā. Bet manā skatījumā ir ļoti svarīgi, kā mēs novecojam, cik kvalitatīva ir tā mūsu novecošana. Un tad arī jāpieslēdz prāts, lai tas novecošana būtu, nu, tāda pēc iespējas harmoniskāka un veselīgāka, jā. Un šie makroelementi, jeb šīs burciņas, kā tu viņas nosauc, ir tās, kas mums var palīdzēt, jo ir vielas, kuras vienkārši organismā vairs nesintezēs, jā. Tās ir jāuzņem no jauna, vai ne tas pats kalcijs un magnīs varbūt arī kopā, vai arī, nu, ko es vēl lietoju, kolagēns mūsos vairs neražojās jau no 25 gadiem, jā. Tā kā to, ja mēs nekur nevaram, mēs ar pārtiku tik daudz, cik mums vajag, nevaram iegūt. Līdz ar to tas burciņas nāk palīdzēt ar dabas vielām. Jā, bet principā tev nebija tādi stereotipi, priekš kā man tas vajadzīgs, es tādu nelietošu. Tu biji tāda, atvērta šim te kaut kam jaunam un gribēji katrā ziņā to izmēģināt pati uz savas ādas, ja? Nu, Diana, man jāsaka, ka tas man nebija nekas jauns, jā, jo dabas vielas es arī lietoju pirms tam, nenoliekšu, jā, es lietoju dažādas vitamīnas un arī citas firmas, jā, tātad šos līdzekļus, jā, dabas vielas. Bet šajā kompānijā es nonācu vienkārši tāpēc, ka es gribēju organismu attīrīt, jā, un šeit es sapratu un redzēju, ka šeit ir tā sistemātika, jā, un ka šeit jau nav jāizdomā nekāds, kā saka, divritenis no jauna, jā, kad visi tie produkti ir sakārtoti pa tādām pakām,
kurus mēs nopērkot jau risinam vienu vai otru problēmu. Un tās pakas nav izdomājis ne Ingrīda, ne Diana, to ir salikuši nutricologi kopā ar zinātniekiem, un līdz ar to arī ir rezultāts ikvienam cilvēkam, kas ievēro šo koncepciju un izpild tos noteikumus, kurus viņam iesaka. Treneris, kas viņu pavada šajā ceļā. Ja tu klausi savam trenerim, kas tev pavada šajā ceļā, tad ir arī rezultāts. Jo nav jau nozīmes pirkt kaut kādas, tas ir mans viedoklis, mēs ieejam aptiekā, un aptiekā ir kaut kādas atlaidītas, un tev piedāvā, un tu nopērc, tu nopērc nākošo, tu nopērc vēl kaut ko, bet svarīgi jau ir saprast, kas tavam organismam trūkst. Tas ir svarīgākais, un to mēs varam arī uzzināt. Jā, tā ir super. Forši, un, es nezinu, kāda tu biji, teiksim, iepriekš, pirms visas šīs te veselības koncepcijas ievērošanas, bet, tagad es tiešām redzu, kā tu vienkārši, tu plauksti, man pat gribās teikt, tu spridzini, kad tu rādi fantastisku piemēru, kā cilvēkam dzīvot vēl un baudīt dzīvi, nevis ir cilvēki, kas jau tur, nezinu, pie zināma vecuma jau pasaka, ko tad man jau apmēram jau ar vienu kāju jau uz to pusi, bet tu rādi to enerģiju, kad dzīvot vēl nekad nav par vēlu. Un tas tā tava aktivitāte un tās bauskātā visas tās deju kustība, tas ir vienkārši fantastiski. Varbūt nedaudz par dejām var pastāstīt. Par to aktivitāti, protams, kad es vienmēr esmu savā dzīvē vairāk vai mazāk enerģiska bijusi, un, man prieks, kad, cilvēks var būt enerģisks tikai tad, kad viņš jūtas labi. Piekrīt, ja viņam sāp galva, ja viņam ir vienalga tās pašas manas sādas problēmas, tad arī tev negribas nekur iet, neko darīt. Bet tad, kad organisms ir, kā saka, resursā, tad arī tu esi aktīvs, un nonākot, varētu teikt, arī jaunā vidē, jaunās cilvēkos, kuri, varētu teikt, ir līdzīgi domājoši, tātad visi mēs vairāk, mazāk, domājam par to, kā mēs kvalitatīvi varētu dzīvot, ievērojot šo veselības koncepciju, un tā mēs arī dzīvojam. Un šie pasākumi jau, ko mēs taisam, tie ir visi mūsu kopīgi radīti, Un, šeit es esmu atradusi jaunus, varētu teikt, draugus, jaunas iespējas, un līdz ar to es uzskatu, ka arī šī, veselības tāda, koncepcija būtu jānes cilvēkos, un arvien vairāk cilvēkiem ir jāsaprot, ka neviens viņam nepalīdzēs, ja viņš pats sev negribēs palīdzēt, un līdz ar to, tad es kopā arī ar saviem domu biedriem šeit Bauskā esam šo kustību uzsākuši. Un tad mums jau ir bijuši kaut kādi, ja nemaldos, 6 labsajūtas vakari, dažādi vakari, kur mēs runājam par šīm veselības tēmām, dažādām, dažādos griezumos ar dažādiem pasākumiem, un cilvēki, pievienojas mums. Tāpat arī pagājušu vasaru gājām peldēt no rīta agri pirms darba, un cilvēki sāk arvien vairāk domāt par savu veselību. Tas ir arī fakts. Tā kā veselība ir mūsu rokās vispirms, Galvenais ir nenonākt līdz kādai konkrētai lielai slimībai. Jā, super. Es arī varu mazliet tā kā palielīties, kad arī es esmu Alūksne aizsākusi arī šo te veselības kustību, un arī jau mums ir Alūksne izveidojies tāds veselīgi domājošu cilvēku kopiena, kur es un manā superīgā partnere Valentīna Gusta. Valentīna, tev sveiciens, redzu, ka tu skaties. Mēs arī labprāt aicinām ikvienu, kas var un
grib pievienoties mums, mēs katru nedēļu tiekamies otrdienās Alūksnē un runājam par un ap veselību, dažādas interesantas jaunas lietas, par jauniem pasākumiem, par jauniem projektiem. Tā kā droši tie, kas vēlas pievienoties, aicinām gan Bauskā pievienoties pie Ingrīdas, gan pie manis Alūksnē. Bet vēl, ko mēs noteikti jūs aicinām pievienoties, ir jaunajam projektam, kur principā šodien, nu vēl rītdien varbūt mēs tā kā vēl pavilksim līdz rītdienai, pievienoties projektam Pamodini savu potenciālu. Un šis projekts ir vienkārši tieši laikā, tieši tagad, kad mēs no tām ziemas drēbēm gribam iekāpt jau pavasara mētelīšos, ja, skaisti, enerģiski, dzīvespriecīgi, pilni potenciāla, ja, lai mēs tiešām varētu izmantot to savu potenciālu šajā dzīvē. Un mums ir jāatbrīvojas no šiem te toksīniem, kā jau Ingrīda teica, ja, jo tikai tīrā organismā, ķermenī sāk mums tiešām atdzīvoties enerģija, nāk ārā dažādas foršas domas, mērķi sāk parādīties. Tā kā šis projektiņš mums ir sākas ar kādu komplektiņu, Ingrīda varbūt vari paturpināt. Pirmais komplekts mums visiem ir detoks. Detoks vai detoks plus, tas arī ir tas komplekts, ar ko es sāku, ja, tad mēs iemācāmies pareizi dzert ūdeni, pavisam nedaudz ir šie, kā saka, palīgvielas, uzturu pagātinātāji, ar ko mēs sākam, lai izvadītu tātad gan ūdenī šķīstošos, gan taukos šķīstošos toksīnus, ja. Un tieši pēc šīs, varētu teikt, programmas, ja pirmajā mēnesī, tad arī man jau tā sejas āda un rokas āda, varētu teikt, sakārtojās jau kaut kur 3. nedēļā. Un plus jau bija pirmais bonus šajā detoks programmā, man pazuda pirmie 3,5 kg. Super! Jā. Man tieši arī tagad šobrīd rokās, arī ir, nu, principā, man mājās detoks ir vienmēr, jo šeit ir tas mūsu fantastiskais ūdens, ko es un mana ģimene lietojam katru dienu, arī šis te H-500 antioksidants, arī lietojam katru dienu, un viss ir, kā jau Ingrīda teica, burvīgā, foršā, rozā, skaistā pakā, kur nekas nav cits jāiegādājas, ka tikai šis te pirmais komplektiņš. Un, jā, par tiem rezultātiem man arī šis ir mīļākais komplekts, jo tieši arī man no šī te parastā detoksa, man pirmais, ko es pamanīju, pazuda šīs te galvas sāpes, ko, nu, tiešām, es beidzot arī iemācījos dzert ūdeni, un tagad es ar baudu dzeru ūdeni, viņš man ļoti labi iet iekšā, ja, jo citreiz cilvēki saka, es nevaru iedzert ūdeni, man viņš tur nedzerās un nerijās un liekas tāds ciets, nedzerams, ja, tad šeit mums ir tā fantastiskā iespēja lietot dzīvu, strukturētu, ar pareizu pH ūdeni. Nu, man viņš ļoti labi dzerās. Kā tev? Tas jau ir mana ikdiena, mans rituāls. Es katru rītu, tas ir jau tāds neiztrūkstoši, ja, tātad šie 640 ml, kā mums māca, vai pat vairāk, es 2 glāzes katru rītu izdzeru šo silto ūdeni, ja, un tur ir vēl burvīgais un efektīvais H-500, ja, kas principā ir uzskatāms par tādu arī jaunības atgūšanas līdzekli. Ja. Tātad tas ir aktīvs ūdeņradis, kas piesaista un izvada no organisma šos liekos radikāļus, kas ir sakrājušies organismam. Tā kā šis ir ļoti, kā saka, efektīvs līdzeklis, un, ja es nemaldos, zinātnieks par viņu saņēma arī kaut kādu, ja nemaldos, Nobel prēmiju. Jā. Varbūt maldos. Jā. Tā ir, jā, Nobel prēmija ir. Par šo līdzekli. Jā. Spēcīgākais dabiskas izcelsmes antioksidants, kurš tiešām arī aizkavē katrā ziņā šo te novecošanos, dod šo te enerģiju mūsu šūnām un tiešām ļoti, ļoti labs. Jā, un arī šis te asimilators, par ko arī es esmu sajūsmā par to, kad viņš tik ļoti labi sakārto šo te gremošanas sistēmu. Tātad sašķeļ pārtiku, izvada to ātrāk ārā, ja, lai tur mums viss ir tīrs un viegluma sajūtu ļoti labi dod. Jā, šo te viegluma sajūta, enerģija, tās ir tās lietas, ko cilvēki uzreiz principā sajūt.
viegluma sajūta, enerģija, gremošanas procesi sakārtojās visi, un katram vēl pēc tam ļoti dažādi šie te rezultāti, ļoti individuāli. Bet tie plusi katrā ziņā tie ir, tas vispār pat neatsver to cenu, ja, kāds šis te rezultāts ir katram no mums. Tas ir kaut kas vienkārši fantastisks. Nu jā, un es šeit vēl pie tavas slavas dziesmas asimilātoram, jā, var minēt arī to, kad arī vielmaiņa ir daļa cilvēku, kuriem ir ļoti laba vielmaiņa, jā, ātra, bet ir daļa cilvēku, kuriem ir ļoti gausa vielmaiņa, un līdz ar to, ja ir gausa vielmaiņa, ne visa pārtika pārstrādājās organismā. Arī es esmu no tiem, kam nav aktīva vielmaiņa, un līdz ar to tas ir arī mans tāds līdzeklis, jā, tātad, kas man palīdz, jā, un līdz ar to, ja visa pārtika tiek pārstrādāta, tad viņi arī neizgūst neiztā un izvedās ārā, jā. Tā kā tas ir arī lielisks līdzeklis. Un vēl, ja mēs sākām runāt par šo, kā saka, detoks paku, tad lecitīnam. Bez tā jau mēs arī vairs tā kā. Lecitīns. Tāda liela forša burka, kas man patīk lecitīnā. Tātad tas ir tāds, kā tāds šūnu būvmateriāls, ja, gan mūsu nervu šūnām, mūsu šūnām, kurš stiprina mūsu šūnu membrānas. Viņš ļoti labi arī pabaro galvas smadzenes, uzlabo smadzeņu darbību, atmiņu, palīdz izvadīt žulti ārā. Ja. Tas arī ļoti, ļoti fantastisks produkts. Varbūt tu žults ir vajadzīgi tiešām arī pārtikas sagramošanas procesā, un viss viņš komplektā, jā, tas ir lecitīns, jā, un tik daudz olas mēs nevaram apēst, cik ir vienā šajā kapsulā iespiest, jā. Tā kā produkti ir fantastiski, piesakieties šim jaunajam projektam. Tātad aicinu jūs, jā, atjaunot savu potenciālu, jā, un vēl šajā projektā es uzskatu, ka ir ļoti, kā saka, liela tāda, balva, kas ir projekta laikā, tātad šī ir šī meditācija, jā, mīlestības potenciāla atvēršanai, jā, ko var izbaudīt ik viens. Nemāk tev. Jā, mīlis. Un otrs, jā, tā tad vēl būs speciālists, kas parādīs, jā, kā uzlabot savu seju, savus izskatus, facelifting speciālisti, jā, tās ir divas tādas burvīgas iespējas projekta laikā. Tā kā, jā, burvīgas dāvanas. Tā kā, mīļie, jums ir jāveic ieguldījums tikai sevī, savā veselībā, savā resursā, enerģijā, potenciālā. Pārējo izdarīsim mēs, nutriciologi, veselības treneri, mēs sniegsim jums šīs zināšanas, šo te nenovērtējami bagātīgo un noderīgo informāciju, kā sev palīdzēt katru dienu. Tā kā droši pievienojieties, rakstiet Ingrīdai, rakstiet man, pievienojieties šodien, rītdien, mēs vēl tātad pieņemam šos te pieteikumus, un, katrā ziņā ir jāmēģina, ir jādara, jo tikai darot, kaut kas arī notiks. Protams, jā. Un tā kā mēs tiešām popularizējam šo veselīgo dzīvesveidu, un februārs ir, kā saka, visiem zināms ar savu spēku kā mīlestības mēnesis, ja, tad mēs arī šeit kopā Bauskas, kā saka, grupa veidojam atkal jaunu pasākumu, atkal jaunu labsajūtas, šoreiz tādu labsajūtas dienu, ja, sievietes un vīriešu veselības noslēpumi. Un gribu jums izstāstīt, kad šeit uz šo, kā saka, pasākumu ir uzaicināta ļoti zinoša nutricioloģe ar 14 gadu pieredzi, Vineta Meduņecka, kur jums varēs arī atbildēt uz, varētu teikt, daudziem jautājumiem, ja kāds grib kaut ko darīt savas veselības labā pats.
tāpat ļoti liela un lieliska, es uzskatu, iespēja ir iepazīties un izbaudīt, kas ir biodanze. Kopā ar mums būs ģimenes ārste Anda, ja mēs uzvārdu Zeltiņa, jā, patīkami. Un tā ir ļoti lieliski iespēja tikties ar ģimenes ārstu, jo arī pie mums arvien vairāk tādu speciālistu nonāk, jā, kas var dot padomus, jā, ne tikai nutricioloģijā, bet tieši arī, kas ir tradicionālo medicīnu studējuši. Jā. Un tad noslēgumā pavisam tāds neliels saldējs ēdiens būs gongu tāda meditācija ar tādu atslābinošu, kā saka, iespaidu, lai varētu iziet no šīs biodāmas. Tā kā 3 lieliski speciālisti būs pie mums, un tas viss notiks Viesunamā Bērskalns 17. februārī. Tā kā mīlestības mēnesis Bauskā rullē. Super. Tā kā noteikti visi, kam ir interese, noteikti sazinieties ar Ingrīdu, piesakieties uz Bauskas pasākumu. Tātad 2 burvīgi notikumi, projekts, kur jums ir iespēja pieteikties vēl šodien, rītdien, vai arī tātad šis te pasākums Bauskā, visa sava potenciāla atklāšanai, atjaunošanai un tiešām, lai mēs dzīvotu foršu, kvalitatīvu, enerģisku, dzīves priecīgu dzīvi. Un to mēs varam tikai darīt tad, ja mēs labi jūtamies. Tieši tā. Un labi justies ar jebkurā vecumā. Jebkurā. Jūs to variet redzēt gan pēc manis, gan pēc Ingrīdas. Tā kā nekad nav par vēlu, mīļie, tā kā droši rakstiet, sazinieties ar mums un gaidām tikšanos ar jums un jau, kā saka, sāksim jaunu ceļu kopā. Mēs jau esam uzsākušas, bet mēs labprāt parādīsim arī jums. Paldies tev liels par sarunu. Paldies, Diana, tev. Uz drīzu tikšanos. Jā. Un uz drīzu tikšanos jau sestdien navigatorā. Jā. Par navigatoru mēs pasāstīsim droši vien pēc šī pasākuma. Jā. Pēc navigatora. Jā. Labi, paldies. Čau, bučas. Čau.